Cintura sola, da media vuelta, danza futuro, danza es hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro. Nu, labrīt, klausītāji un skatītāji, mums te Alis gatavo brokastu šodien. Alis taisīs omletīti, jā? Alis, ko tu taisīs mums? Omleti Alis taisīs. Tā. Alis visiem mums uztaisīs ēst. Nu, ot, pamodāmies, jā. Es reku te cepu Lidlā nopirkt tīsiņus, tīteri. Un Alisīt mums uztaisīs omletīti. Un tā mēs arī paēdīsim. Sieva, pareizi? Tā mēs paēdīsim? Tā mēs paēdīsim. Ērika aizgāja kaut kur lietās savās darīties. Kemperi es jau salocīju. Es uzfilmēšu atsevišķu video, tur, kur kā mēs izlaižam to kemperi, kā salogam, tas baigi ātri īstenībā, tāpēc, kā, tur daudz laika neprasa, tāpēc arī tur baigi neiespringst. Bet ok, paēdam, aizējam nopeldēties un braucam tālāk. Sieva uzspiež kečupu. Reku, šitāds brokastīts mums sanāca. Man liekas, ka tī ir ok. Nu. Un nav jāiet nes kādos restorānās, nav jātērē lieka naudiņa. Mēs te tā uzēdam, visi baigi garšīgi. Ērika, pasēd, nebūtu skatītājs, tur viņi nav tev redzējuši šorīt. Es domāju, ka viņi būs ļoti pārsteigti par šādu sveicienu. Paldies tev. Mūsu galvenā pavāra. Tev baigi labā mica. Tik kaut kā tad... Wow. Es gribu šitā. Jā? Tā ir labāk. Man odnēliens. Sapratu. Attev. Nu, labrīt vēlreiz, klausītāji, skatītāji. Šodien mums ir kurējā diena? Trešā? Gries pa labi. Trešā diena mums ir, ja? Gries pa labi. Jā, 2 nakts ir pagājuši un šī ir trešā diena. Esam Francijā. Nu, neteiksim, ka baigi dzīvi Francijā, bet esam Francijā. Mēs vēl Francijā būsim 2 dienas, tāpēc, ka Francija izrādās ir baigi lielā. Tur ir viss. Griezieties pa labi. Un mums ir Francijai jābrauc cauri, lai nokļūtu līdz Spānijai. Tā mēs tagad arī darām. Mēs braucam cauri Francijai, lai nokļūtu līdz Spānijai. Pēc 400 metriem apļveida Laikapstākļi ir tā, kā ir silts, 25 grādi, Gries pa labi. saules nav palājuma, citādāk viss būtu slikti. Bet tā visā visumā, ja mēs tā ņemam, ir ok. Aplī, otrā izēja. Abas navigācijas strīdās savā starpā, es it kā uzliku 1 punktu, bet abas sastrīdējās. Pēc 200 metriem. Nokļūšanas laiks apmēram 1 kilometru, arī apmēram 1, bet abas strīdās, pa kurien iebrauc. Teikšu jums tā godīgi, ka mēs esam tā kā ārzemēs. Mēs parasti braucam pēc Google Mapsi, jo Google Mapsi ārzemēs rāda labāk un precīzāk nekā vāze. Pagriezieties pa kreisi. Vāze gļuko. Vāze ir aizvedus tādās vietās, kur tu pat netiec ārā citreiz, jā. Vāze man ir uzlikta tikai tāpēc, lai sekot līdz fotoradariem, policistiem un tādām lietām. Bet, klaus, es Google Mapsu. Citreiz Google Maps piemet kādu 10 km klāt un kaut kādu laiciņu pa virsu, bet tas neko nenozīmē, tas ir viss ok. Tā kaut kā. Nu, tā kā mēs braucam, mums jānobrauc šodien ir 400 km, principā tas ir, ja mēs tā ņemam, ka mēs aizvakar nobraucam 1200, vakar 750 kaut kur, tad šodien 400 km ir vispār tāda bērnu pastaiga. Šodien ir 15. jūlijas. Un šodien ir, jā, 15. jūlijas. Tā liekas. Ok. Tu filmēt to kaut ko. Nu labi. Kur filmē? Tagad tu filmē durvis. Nē. Vismā labi. Ok. Tā.
O! Nedaudz ir silts. Mēs apstājamies vienā vietā pa ceļam un gribam aiziet papeldēties. Kāds ir daudz? Ir tā diezgan silts, jā. Tā kā vot aiziesim tagad papeldēties. Apmēram tā tas izskatās, tā pludmalīte. Papeldēsimies. Un tad dosimies tālāk. Forši cilvēki guļ atpūšās. Ideāli. Nu ko, apstājamies ceļa malā uzkost. Uzēdam reku vakaras izcepu steiku. Tagad mums te reku plācenīši cepjās. Biespieni. Un šitā šeit mums blakus reku kombaini. Smuki strādā un pļauj zālīt. Nē, bet labība viņam tur viens reku veļas bruļos. Baigi smuki viss. Nu te tāda vieta, te tādas vietas ir daudz, kur var apstāties tāda galdiņa forši. Apstājās mierīgi. Sieva tur kaut ko bildē un posto. Mierīgi apstājās un var mierīgi paģēst. Esam Francijā, jāatgādināšu. Esam vēl Francijā, vēl būsim kādu laiku Francijā. Tā, laiks ir superīgs, vējiņš pūš. Kur nedeg? Jāapgriež otrādi, jā. Nu, kaut kā tā, man jāapgriež pankūks. Nedaudz lietas uznāc. Bet nekas. Mēs turpinām ceļu uz savu naktsmīti. Skaistā vietā pie upes. Oi, nu ko, ilgi braucām, bet esam nonākuši tādā foršā lokācijā. Te ir tāds ezeriņš, kur var nopeldēties. Un šitien atkal mums zem ozola stāv mašīna šeit. Nu, tūlīt ātri izlaidīsim kemperīti un meitenes varēs mierīgi iet čučēt. Nu, kaut kā tā, atkal kārtējā foršā vieta. Tevai, čau visiem! Labrīt, amodos agrāk, lai bišķīt paspinningotu. Neko. Klusums pagaidām. Saula lēkts, jā. Labrīt, tauta. I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I broke. Yeah, no, 'cause I need you to. Un pirmais franču ašuks. Tīri glauni. Forši, kaut kā tā. Turpinām sapni. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain, swim every ocean, just to be with you, fix what I broke. Yeah, no, 'cause I need you to see. You are the reason I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? No. Nu, labrīt, I'm vēlreiz giving it celties. my all.
I'm not the Sanāca man nedaudz pamakšķerēt no tie 5 sacerīšus. Esmu priecīgs un laimīgs bez gala. Tagad mēs dodamies tālāk. Pēc 200 metriem. Pēc 200 Griež pa labi. Labs. Ievilksim. Tātad tur bija labs, kā jūs sapratāt pēc nostāstiem. Neredzēja, tur labs skrēja līdz papļāvu. Tāds pelēku mazīt. Vo. Karoči, braucam uz Bordeaux pilsētu. Netālu no Bordeaux pilsētas būs nākamā naktsvieta arī pie kaut kādas ūdens tilpnes. Cerēsim ļoti, ka tur varēs arī normāli papeldēties. Vismaz es tā, kad skatījos, tad tur bija norādes, ka peldēt var. Tā kā tā pārbrauciet, es filmēju mazāk. Tāpadās, kāda jums tur interesi skatīties, kā mēs tur sakrāmējamies, nesakrāmējamies, kā mēs tur teltīt uzslējam vai neuzslējam. To filmēs. Bet to es vēl uzfilmēšu, to telti mēs nodemonstrēsim. Bet, respektīvi, vakar baigi gāza lietas. Pēc 1 kilometra griež pa kreisi. Un gāza lietas, un tāpēc arī mēs arī baigi nefilmējām. Vairāk filmēšu Spānijā, Portugālē, tā ka mēs jau tur uz vietas vazāsimies, dzīvosimies, tad es tur vairāk pafilmēšu, tad jūs varēsiet izbaudīt kopā ar mums, kā tas viss izskatās caur kameras aci. Kaut kā tā, turpinam ceļu. Telte negaisa izturēja. Telts negaisa izturēja vispār bez nekādām problēmām, neviena ūdens pili iekšā neiekļuva. Guļot, bija forša pa augšējo lodziņu vērot zibeni. Vispār pagaidām tikai plus par Pēc telti. 500 metriem pagriezieties pa kreisi. Nevienu sliktu vārdu par telti pateikt, es šobrīd vēl nevaru. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing sleep. Please come. Ieliekam iekšā kārtu. Lūdzu, uzgaidiet. Visi latviešu valodā, Francija. Izvēlamies degvielu. Nerāda būt kodu. Kods pareizs. Latviski tāpēc, ka tu banka. Jāvien čeku un čeku kopija. Vai jums nepieciešams čeks? Jā, vienu čeku. Maksājums apstiprināts, izņemiet karti. Un tagad es slēju degvielu. Kāpēc Latviski tāpēc, ka banka? Karta kodu. Šeit pazīmes. Suivant vers la plage et recevez 100 € de prime covoiturage. Téléchargez l'appli Blablacar. En plus, Tiki Pare-Brise, on vous offre 150 € pour tout remplacement pare-brise. Tiki Pare-Brise à Lille. Pilnās mašīnīte. Ko bišķīt parādīšu jums, kā izlaukās telti un kā man vispār sakrāmēta mašīna, lai apmēram būtu saprotams jums, kā mēs ceļojam, kā mēs tā kā visu organizējam. Ja? Sāksim no sākuma nelielu apskatu ar bagažnieku, pakrāmēšu ārā, lai jūs redzētu, kā tas viss izskatās. Pirmais izkrīt ārā cepuri. Bet tas vienmēr tā nenotiek. Okay. Tātad salikts ir viss tā kā... Šajā somā, pasaka, kas ir? Šajā somā, tu jau Medicīna. Medicīna šajā Kosmētika. Kosmētika, jā. Tālāk ir Sausā pārtika. soma, kur ir sausā pārtika, uzkods bērniem un tādas lietas. Ja? Tad ir vingrojamais matracīts, piknika matracīts, kaut kāds dielīts, tas tā. Pats galvenais, ka mums viss ir salikts kompakts somās. Peldēšanai soma. Šeit mums ir soma peldēšanai. Tālāk. Šeit ir tātad apavi 1, apavi 2. Tālāk šeit mums ir salikt gar malām ir krēsli, kur sēdēt. Šeit tālumā te ir, ko redzēt, te ir galds ielikts iekšā. Un koferi. Koferās tātad šeit ir man un sievai drēbes, te ir Erikai.
Te ir Alisei, te ir Dvieļi. Šeit ir leduskapis, kurš autonomi strādā no akumulātora mašīnas. Kad mašīna ir noslēpēta, īstenībā es ļoti apmierināts ar šo leduskapu esmu. Tāpēc, kad viņš, piemēram, nostrādā nakti, viņš faktiski nemaz nenotēra enerģiju, bet var uzturēt temperatūru kaut vai -2 grādi. Jā. Viņš ir no -20 līdz +20 grādiem. Nu, es kaut kur apmēram 2-3 grādus tur, tā leduskapī ļoti labi produkti glabājās, 39 litru ietilpība. Tāds leduskapis maksā 297 eiro. Internetā pasūtīju, nopirku. Esmu ļoti, ļoti apmierināts. Tā, tālāk mums ir tāds lietu sardziņš. Saules Vai saules sardziņš, jā. Šeit man ir koferis, kur ir iekšā man filmēšanas inventārs. Tur ir iekšā arī, teiksim, visādi ekspanderi, tālāk vēl flaķenes un visādas lietas. Ir saviltas, flaķenes, strīķi, lietas trauses. visām dzīves vajadzībām. Visas lietas tā, lai, ja gadījumā kas, tad es kaut ko varu, principā, tādu elementāru paremontēt, kaut ko padarīt. Tālāk ir trauki. Ja, Piknikgros. Piknikgros ar traukiem un tālāk ir mazgājumās lietas. Ja. Šeit stūrī man ir arī gāzes baloni ar gāzes plīti. Pasaka, kas ir vajadzīgs līdzi. Jā. Nu, tad vēl ir, ko es ņemu līdzi, tas ir, piemēram, ārzemēs toaletēs, šitādas te, tas ir, ko liek virsū uz poda. Nu, tādas lietas, ja, jo nu, nav baigi tīrīgās tās toaletes, un tāpēc arī šādi. It sevišķi, kad ar meitenēm, mazas meitenes nevar pačurāt stāvus. Nu jā, un tad ir šitādi te, ko uzliek uz brilli, un, nu, var, principā, forši pačurāt, un meitenes un dezinficīt. Un, protams, arī viss kaut kādas dezinficijas lietas, jā. Tas tā, īsumā. Tālāk ķersimies Odu līdzeklis. Jā. Tālāk ķersimies klāt teltī. Tātad pavisam elementāri atslēdzam vienu slēdzīti, atslēdzam otru slēdzīti un izlaidam ārā telti. Viegli tā pats, jā. Telts izbrauc augšā. Šeit mēs saliekam tādas lietas, ko mēs arī teltī turam. Nakts drēbes. Nakts drēbes, jā. Nu, pa lielam. Jā. Tālāk ir šāds te. Cik tādu, vēl vienu. Ot šitā. Principā viss. Telts ir izlaista. Faktiski viņā jau var dzīvot un gulēt. Tur tālāk ir matrači, kur vienu pārvalku šeit priekšpusē, jā. Šeit ir tādas stienīši, kur var ļoti ātri un ērti uztaisīt jumtiņu. Jā, kur mums ir tie stienīši? Viens stienīts un otrs stienīts. Tātad. Nu, principā viss. Un šādi paši arī var šo lodziņu ar tādiem stienīšiem atvilkt vaļā. Jā, arī šo lodziņu ar stienīšiem var arī uzriktēt. Un tad viņš, nu, tāds tā kā jumtiņš. Šādā veidā viņš atverās uz stienīšiem un sanāk tā kā tāds jumtiņš. Nu, pa lielam arī viss. Vakar bija tā, kad līdz stipri lietus. Mēs ļoti ātri izlaidām telti un burtiski pāris minūtēs teltī es iekšā un paslēpies no lietus. Tā kā pagaidām nevienu mīnus, nevienu sliktu vārdu pa telti nevar pateikt. Viss pagaidām baigi apmierina. Nu, tā, nu, no malas izskatās apmēram šitā. Tas ir šitāds. Jā. Matracis ir pietiekoši biezs.
Ir folijas, lai Reku ir augstums nenāk. folijas, jā, lai augstums Apakšā. nenāk iekšā. Un tā, matracis pietiekoši biezs. Un, nu, kaut kā tā. Nu, tā kā tā, jā. Saucās viņš iCamper, un tas it kā skaitās 3. modelis, un šitas ir 4-vietīgais. Izmēri es jums nepateikšu, man liekas, ka 210x210 ja pilnībā izlaiž, bet, nu, Pilnvērtīgi 4 pieaugušie. nu pilnvērtīgi 4 pieaugušiem mierīgi var sagulēt. Tiešām vietas ir pietiekoši. Nu, tas tāds īsumā viss ieskats. Vēl bišķīt parādīšu jums, kas man ir no elektrības. Respektīvi, man ir iegādāti šādi sadalītāji, kurus es vienkārši iespraužu un lādēju visu tehniku. Šeit man lādējās arī attiecīgi dronas ielikts, te lādējās dronam baterija, reku pulkstenis šeit lādējās, te lādējās powerbanks, lādējās arī telefons. Tālāk man ir arī šāds vērķis priekš 220 voltiem, lai es varu lādēt datoru. Ja? Šobrīd es uzlādēju un viss ir kārtībā. Nu, un šeit savukārt ir meitenē Vienmēr vajag pa vidu uzkodu kaste, ja? Pa ceļam, lai, teiksim, mēs ilgstošāk varam pabraukt, un ja viņas kaut ko grib uzēst, viņas ir kaut ko bišķi pačibināt. Un vienmēr vajag šitos. Nu, un galvā mums ir šitie te atbalstiņi, reku. Arī ērtāka braukšana, ja? Pa lielam tas ir viss. Tā mēs arī ceļojam, ja? Iepriekš busā bija bišķi savādāk, tagad ir savādāk. Vietas pietiek, gan mantam, gan visam. Tā es arī biju izreikinājis, ka tieši tik daudz mantas būs jāpaņem līdzi. Nu, un tā arī viss ir salikts. Nu, pagaidām ar visu to, kad leduskapis iet pa nakti, un man tur lādējās arī pie 220 dators par neieslēgtu dzinēju. Pagaidām ir pieticis, viss ir it kā kārtībā, akumulators nav nosēdināts vēl nereiz, bet sliktākā gadījumā esmu nopircis arī to, kā viņš tur saucās, būs starters vai, un tad, ja vajag, tad principā es arī autiņu varu piedarbināt no tā un kaut kā tā. Par to es arī esmu padomājis. Nu, tā kā tā, ja bija vērtīgi liecēt laikus, es domāju, ka diezgan vērtīga informācija, nu, kuri grib ceļot un kuri labprāt ceļo, tad šitas ir kā viens no variantiem. Nu, apmēram tā. Tā vai, čau visiem. Jau saka čau visiem. Caur puķēm. There goes my heart beating, 'cause you are the reason